Labdien, mani sauc Lilita. Es jums īsumā pastāstīšu par kompāniju Profit Reward, partneru statusiem tajā un reģistrēšanos. Tātad kompānija Profit Reward ir reģistrēta 2012. gada 5. novembrī Spānijā. Kompānijas dibinātāja ir Marijam Bello. Uz doto brīdi kompānijā darbojās jau gandrīz 200,000 cilvēku no visas pasaules. Kompānijas galvenie peļņas avoti ir reklāmas, gan tekstu, gan baneru reklāma un skandināvu izsole, un drīz tiks pievienots arī interneta veikals. Kā arī kompānijas partneri var bez maksas reklamēt savus citus biznesus un projektus caur YouTube kanālu, Facebook lapu, Twitteri un Google blogiem. Jūs varat kā partneris ielikt savus YouTube video, lai saņemtu skatījumus un laiks uz tiem, Facebook lapas laiks, Twittera sekotājus un trafiku uz Google blogiem. Pat esmu jau izmēģinājusi šo piedāvājumu kompānijas, esmu ļoti apmierināta. Piemērs, es ievietoju savu YouTube video pāris, un nepilnu mēneša laikā man bija skatījumi, viņiem apmēram 1500 skatījumu un vairāki simti laiks. Kā arī izmēģinājusi, esmu ielikusi, man pašai gan nav nekādas Facebook lapas, bet esmu ielikusi pamēģināt arī draugu Facebook lapas, arī viņiem aug laiks. Tad arī esmu pamēģinājusi savus Google blogus. Arī jā, ir reāli skatījumi, viss reāli darbojās un ir ok šis piedāvājums. Katru dienu kompānija dalās ar saviem partneriem savā peļņā, ko tā gūst no izsolēm un reklāmas laukumiem. Lai šo peļņas procentu saņemtu, ir jāizpilda dienas kvalifikācija, kas aizņem apmēram 3 līdz 5 minūšu jūsu laika atkarībā no jūsu iemaņām darbā ar datoru. Un ikdienas kvalifikācijā ietilpst noskatīties 5 reklāmas lapas un izvietot vienu reklāmu. Kompānija jau piedāvā gatavu tekstu reklāmai un piedāvā vairākas reklāmas lapas, kur šo tekstu izvietot. Šī bilde, ko mēs tagad redzam, ir ņemta no mūsu no kompānijas back office. Kad mēs ielogojamies pildīt dienas kvalifikāciju, mums atveras šāda bilde, 4 soļi, kur zem katru solīšu viss ir ļoti skaisti gatavs, kā uz paplātes pasniedz, kas un kā mums ir jādara. Tātad, zem šī pirmā solīša mēs atradīsim tās 5 lapas, uz kurām jāuzklišina, lai būtu tie 5 lapu skatījumi. Zem otrā soļa mēs varam izvēlēties, kuru reklāmas tekstu mēs vēlamies izvietot. Zem trešā soļa mēs izvēlamies no piedāvātajām reklāmas lapām, kurā lapā mēs šo reklāmu gribam izvietot. Un ceturtajā solī mums tas ir jāapstiprina, jāatskaitās kompānijai, ka mēs to esam izdarījuši. Šeit mēs ievadam to linku no tās vietas, kur mēs šo reklāmu esam izvietojuši. Uz doto brīdi šo dienas kvalifikācijas izpildu mēs darām manuāli, bet drīzā nākotnē tiks atvieglot šī ikdienas kvalifikācijas izpilde. Kompānija sola ieviest robotu, mums būs tikai jāiedod robotam uzdevums izpildīt mūsu dienas kvalifikāciju, un viņš to mūsu vietā izdarīs, kas iekonomēs mūsu laiku šīs dienas kvalifikācijas izpildēji. Kompānija saviem partneriem piedāvā 4 statusus – bronzas, sudraba, zelta un dimanta. Ar ko tad šie statusi atšķiras? Pirmkārt jau ar ikmēneša maksu, kas arī tai pašā laikā ir iestāšanās maksa, un otrkārt ar bonusu apmēru starta kapitālu, kuru kompānija dāvina katram savam jaunajam partnerim, kurš ir pieregistrējies un apmaksājis sevis izvēlēto statusu. Tātad par mēneša maksām ir tā, ka bronzas statusa partneriem tas ir $5 katru mēnesi, silver $10 katru mēnesi, goldam $50 katru mēnesi un diamondam $100 katru mēnesi. Attiecīgi starta kapitāls, ko dāvina kompānija katram jaunajam partnerim, bronzas statusam tie būs 100 bonusu punkti, silveram 110, goldam 150 un diamondam 200 bonusu punkti. Tad mums kompānija maksā par katru mūsu pieaicināto partneri, kas visiem 4 statusiem ir vienāda maksa. Tas ir 20% no pieaicinātā partnera mēneša maksas. Kas ir par katru pieaicināto bronzas partneri mēs saņemam $1, par katru silveri $2, par katru gold $10 un par katru pieaicināto diamond partneri mēs saņemam $20. Un kā redzat, visiem 4 statusiem šīs komisijas maksas ir vienādas.
Nākošās komisijas un labumi, ko piedāvā kompānija, ir jau atkarīgi no jūsu statusa. Tātad bronzas statusas partneri neko vairāk par iepriekš minēto arī nesaņem, kā tikai 100 bonusu punktus starta kapitālu, un par katru viņi var sākt veidot savu komandu, savu matricu, pieaicinot partnerus un par to saņemot šo komisijas maksu par katru savu pieaicināto partneri. Tas arī būtu viss. Nākošie statusi jau saņem kaut kādas lielākas, vairākas iespējas komisiju iespējas, kas ir komisijas no matricas. Tas ir, jūsu pieaicinātie partneri arī uzaicina kādu partneri, vai arī iekrīt kāds cilvēks jūsu matricā komandā no augšas, tad attiecīgi, izejot no statusa, tiek maksātas arī komisijas maksas, kas ir šeit redzamas šajās ailītēs, kas silveram ir tāda komisijas maksa, goldam par katru, kas iekrīt viņa matricā personu partneri, ir šīs maksas, un goldam būs šīs maksas. Kas te ir jāņem vērā, lai šīs komisijas maksas, kas jau ir no matricas, kas nav jūsu pieaicinātie partneri, lai jūs šīs komisijas saņemtu, jums ir jābūt kā minimums 2 pieaicinātiem saviem cilvēkiem, tā jūs saņemat līdz 5. līnijai, tas ir par 62 personām šo komisijas maksu, bet jo jums ir vairāk savi tiešie pieaicinātie cilvēki, jo šī komisijas maksa iet līdz dziļākiem, vairākiem līmeņiem, un, protams, jo jums ir augstāks status, jo arī šīs komisijas maksas ir lielākas, patīkamākas. Un tad vēl arī visi 3 statusi saņem komisijas maksu no 1. un 2. līnijas partneriem par viņu vidpaku pirkumiem un vidpunktu pirkumiem, kas arī attiecīgi pieaug ar katru statusu lielākas šīs maksas un peļņa, ko ir iespējams pelnīt kompānijā. Tiem partneriem, kuriem jau ir izveidojušās paprāvas struktūras, ir vērts pāriet uz lielākiem statusiem, pieņemsim uz gold vai uz diamond statusu, jo, kā redzat, komisijas maksas no matricas, kas ir ļoti būtiski atšķiras gold statusam, salīdzināmā kaut vai ar šo te silver statusu. Tā, tas būtu par pašām galvenākajām statusa atšķirībām. Tā kā kompānija vēl atrodas savā attīstības stadijā, tad daži peļņas veidi vēl ir procesā. Katrā gadījumā vēlāk taps citi video, būs arī konkrētāks video par peļņas veidiem un kā izpildīt dienas kvalifikāciju, kā samaksāt par statusu, kā nopirkt VIP punktus un citi video. Tad, kad esat iepazinušies ar statusiem un to atšķirībām, vēlams pirms reģistrēšanās kompānijā izdomāt, ar kuru statusu jūs gribat uzsākt savu darbu kompānijā, jo katram statusam ir citāda bonusu punktu summa, ko kompānija dod kā starta kapitālu, kā redzat, sākot ar 100 bonusu punktiem bronzas partneriem un līdz pat 200 punktiem diamond partneriem. Protams, jo augstāks, lielāks būs tas jūsu starta kapitāls sākotnējais, jo jūs ātrāk un vairāk sāksiet pelnīt kompānijā. Ja gadījumā 24 stundu laikā pēc jūsu reģistrācijas jūs pārdomājat un gribat paaugstināt savu statusu, jūs droši to varat darīt. Kompānija jums piemaksās bonusu punktu starpību. Tas ir, piemērs. Jūs iestājaties kā bronzas partners un tomēr padomājat, apskatoties apkārt kas un kā, saprotat, ka tomēr tam bronzas partnerim ir ļoti mazas tās peļņas iespējas salīdzinājumā ar augstākiem statusiem, un jūs izdomājat, kas man tur to $5, ko piemaksāt, es tā kā uz silver gribu pāriet. Tad, ja jūs to paspējat izdarīt 24 stundu laikā, jūs šo starpību, kas ir šie 10 bonusa punkti, dabūsiet klāt, un jūs varēsiet turpināt savu darbu jau ar saviem sākotnējiem 110 bonusa punktiem. Bet, ja jūs to izdomāsiet darīt vēlāk, kā pēc 24 stundām paaugstināt savu statusu, jūs to darīt varat, protams, bet bonusa punkti netiks jums paaugstināti atbilstoši jaunajam statusam. Tātad, bonusa punkti un VIP punkti, pa bonus punktiem. Ko tie jums dod? Tas ir starta kapitāls, kuru izsniedz kompānija, tik to jūs nevarat saņemt skaidrā naudā,
bet izpildot katru dienu dienas kvalifikāciju, jums uz tiem pelnīsies procents jūsu peļņa. Šie dāvinātie bonusa punkti darbojas 60 dienas un tad tie norakstās, bet jums paliek jūsu godam nopelnītie procenti, izpildot, kas rodās izpildot šo dienas kvalifikāciju, un šie nopelnītie procenti pēc šīm 60 dienām jau atskaitot nost kompānijas dāvinātos bonusa punktus, katram atbilstošajam statusam ir apmēram tādi. Bronzas partneriem par šīm 60 dienām uzkrājās apmēram jau tīrie punkti 120, sudraba partneriem apmēram 140, zelta partneriem apmēram 180 un dimanta partneriem apmēram 250 punkti ir uzkrājumā. Un lūk, pēc 60 dienām šie bonusa punkti pāriet uz, kā bultiņa šeit mums rāda, pāriet uz VIP punktiem, kas turpina strādāt tālāk uz tādiem pašiem noteikumiem, kā tie darbojās iepriekš. Kāda tad ir starpība starp bonusa punktiem un VIP punktiem? No VIP punktiem jūs jau varēsiet sākt izņemt nopelnīto naudu, un VIP punkti strādā 90 dienas, tātad pat 30 dienām ilgāk nekā bonusa punkti. Un tad tā aiziet pensijā, kā mēdz teikt šāda tipa projektos vai citiem vārdiem runājot, tā nauda norakstās. Bet par tām 90 dienām tā ieguldītā naudiņa, kas tiek ieguldīta VIP punktos, vai arī tie bonusa punkti, kas pārgāja uz VIP punktiem, atpelna gan to ieguldīto summu, gan vēl piepelna klāt procentus. Tas viss tā notiek pie nosacījuma, ka katru dienu tiek veikta dienas kvalifikācija. Ko es gribētu ieteikt šajā sakarībā? Ja ir iespējams, uzliekat uz VIP punktiem jau pašā sākumā kādu naudiņu, kaut vai $10, vai cik varat atļauties un nav žēl, jo tad jūs ar vienu šāvienu nošausiet 2 zaķus. Tas ir izpildot dienas kvalifikāciju, jums kompānija maksās dienas procentu gan pie bonus punktiem, gan pie VIP punktiem. Tātad, jūs esat ar visu iepazinušies, nu ne ar visu, bet ar galvenos vilcienos esat iepazinušies, ko kompānija piedāvā, kādas atšķirības starp statusiem, un esat gatavi reģistrēties projektā. Priekš tā jums būs nepieciešams cilvēka, kurš jūs uzaicināja, kurš mums pastāstīja par šo projektu, viņa reģistrācijas links. Kad jūs esat šo reģistrācijas linku dabūjuši, ievadījuši, jums atveras šāda bilde. Šeit augšējā labajā stūrītī ir 2 lodziņi, login un sign up. Login lodziņu jau izmantosiet tad, kad būsiet reģistrējies. Sign up lodziņš ir jāizmanto šajā reizē, kad jūs gribat reģistrāciju veikt. Klikšķinām virsū. Atverās reģistrācijas tabula. Tūliņ noregulēju šo. Lūk, paskatieties, vai tiešām vārds, kas šeit ir rakstīts, ir atbilstoši jūsu cilvēkam, kas jūs uzaicināja uz šo projektu, un sākam pildīt šo tabulu. Rakstam, pildam vārds, uzvārdu rakstam bez mīkstinājumu un garuma zīmēm, un arī visu pārējo, kas šeit ir bez mīkstinājumu un garuma zīmēm. E-pasta adresīti, Gmail. Lietotāja vārds. Izdomājiet skaistu, veiksmīgu, peļņu nesošu lietotāju vārdu. Es gan esmu atvasinājis no sava vārda, bet, izdomājiet kādu veiksmes nesošu savu lietotāju vārdu, rakstam iekšā, parolīti, rakstam iekšā, atkārtojam vēlreiz parolīti, jo nopietnāk un stingrāka būs jūsu parolīti, jo lielākā drošībā būs jūsu konts kompānijā. Tālāk ir drošības jautājums, te tiek piedāvāt pāris gatavi drošības jautājumi, no kuriem jūs izvēlaties sev vēlamāko, pieņemsim, tur dzimšanas pilsēta, atbildam uz jautājumu, ko esam izvēlējušies, protams, kad visi iepriekš minētie lauki lodziņi ir aizpildīti, mums ir jāievada drošības kods, kurš citreiz ir vieglāk salasāms, citreiz ir grūtāk salasāms, bet ja mēs nevaram skaidri salasīt kādu burtu kombinācijas, droši šeit ir bultiņas, uz kurām spiežot, mainās šis drošības kodu burtu vārdu salikums, spiežam tik ilgi, kamēr mums ir skaidri salasāms šīs burtu kombinācijas.
spiežam, pieņemsim, esam atraduši kombināciju burtu, kuru saprotam, vadam iekšā. Tā kā viens vārds vienmēr atstarpīti, un tā kā otrs vārds, tā otrs vārds, tā, ievadam. Tā, tas ir ievadīts, tad tālāk šeit ir noteikumi. Būtu vēlams iepazīties, pirms ieķeksēt šo ķeksīti, un tā, kad esat iepazinušies, ieķeksējat ķeksīti, kad esat iepazinušies. Lūdzu, paņemat kaut kur pierakstat sev drošā vietā šos te datus visus, lai jums būtu neaizmirstās gadienā kas, jo, pieņemsim tā pašu kaut vai jautājumu, atbildi uz drošības jautājumu ikdienā nesanāk lietot un gadās arī aizmirst. Tāpēc ir labāk visu pierakstīt, lai jūs zināt, ka pēc Profit Reward projektā jūs esat izmantojis konkrēti tādu mailu, jūsu lietotājs vārds ir tāds, parolīte ir tāda, un attiecīgi jūsu jautājums un atbild uz šo jautājumu. Tā kā viss tas ir darīts, spiežam uz šo zaļo lauciņu un reģistrējamies, mēs esam iekšā jau kompānijā. Pēc reģistrācijas vēl jums veiksmīgu darbošanos un labus panākumus kompānijā. Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Drīzumā sekos citas video pamācības. Līdz nākamajai reizei!